20. nodaļa. Brīnumi katru dienu. Mani laiki ir tavās rokās. Psalms 31:15. Pirmajā reizē, kad biju Indijā, man vajadzēja runāt misionāru sanāksmē Velorā, bet lidmašīnai nolaižoties Bankokā man pateica, ka nākamā uz Veloru izlidošot ne agrāk par 3 dienām. Tas taču nozīmē, ka zaudēšu 3 konferences dienas, es teicu. Ļoti žēl, bet cita ceļa nav, atbildēja vīrs pie biļešu lociņa. Līdz nākošās lidmašīnas startam man tika norādīta vieta viesnīcā. Tur laipnajam indietim, kam bija jārūpējas par ceļotāju izvietošanu, apjautājos, vai nebūtu iespējams nokļūt Velorā ar kādu citu lidmašīnu. Gaisa satiksmes aģentūra dara visu iespējamo, viņš apgalvoja. Tādā gadījumā mums gan būs jālūdz, lai Dievs viņiem palīdz, es ieteicos. Vai tad jūs apliecināt sevi par kristieti, jautāja indietis. Jā, gan, es esmu Jēzus Kristus lieciniece, un kā tad ar jums? Viņš nokāra galvu. Es tāds reiz biju, bet tagad, kā jūs mēdzat teikt, esmu pazudusī avs. Slavēts Dievs, es izsaucos, tad jau tieši jūs esat tā viena avs, kuras dēļ labais gans pameta tās 99. Mēs labu laiku sarunājāmies turpat viesnīcas vestibilā. Beigās viņam noprasīja, vai viņš nebūtu ar mieru atkal atgriezties pie Jēzus. Ak jā, viņš izsaucās, es ticu, ka Dievs jūs tieši tādēļ šeit aizturēja. Mēs turpat viesnīcā kopīgi pielūdzām Dievu, un pēc tam es viņam teicu, ja nu Dievs mani lietojas šim brīnumam, vai tagad jūs negribētu kopā ar mani izlūgties kādu brīnumu, lai laikā spētu nokļūt uz konferenci Velorā? Vīrs pielēc kājās. Kamēr jūs lūgsit, man ātri jāizskrien kādā lietā, būšu tūliņ apakaļ. To teicis, viņš bija laukā pa durvīm, atstādams mani sēžot uz somu kaudzes. Pēc pusstundas vīrs atkal bija klāt. Sataisieties uz lidmašīnu. Man liekas, ka Dievs jau sagatavojas jums brīnumu. Mēs atradām lidmašīnu uz Veloru, tikai maršruts nedaudz izmainīts, viņš paziņoja. Vai tad jūs to tā izkārtojāt, jautāja viņam. Es gan, viņš pasmaidīja, celdams somas uz pleca, bet jums nav jāpateicas man jāpateicas jums, ka atkal pievedāt mani labajam ganam. Skrējām uz lidmašīnu, cik ātri vien spējām. Tur uzzinājām, ka lidmašīnai sen jau bija jābūt prom, bet tā tikusi aizkavēta tieši manis dēļ. Ēlzdama rāpos augšu pa kāpnēm. Ai, profesore, izsaucās stjuarde, aizvērdama durvis aiz manis. Mēs bijām nobažījušies, ka būs jūs jāpamet šeit. Profesore, jautāju sev. Kas tas? Jā, viņa mīlīgi pasmaidīja. Mēs jau visu zinām par jums. Mūsu viesnīcas aģents pastāstīja, ka jūs esat ievērojama profesora no Holandes, kam jānotur svarīga runa Velorā, un tāpēc mēs aizturējām lidmašīnu, kamēr jūs ieradīsieties. Ieņēmu vietu pie loka. Ārā, roku mādams, palika kādreizējais pazudušais jērs un smaidīja. Es pamāju pretī. Skaidrs, ka Dievam bija īpašs nolūks mani aizturēt Bankokā, bet viņam būs arī tikpat svarīgs nolūks mani nogādāt Velorā. Tā es sevī nodomāju, un man bija taisnība. Pirmajai runai misionāru sanāksmē Velorā bija jānotiek nākošajā rītā. Es runāju par Dieva apsolījumu realitāti Bībelē.
Pēc dievkalpojuma nemanīti izgāju cauri drūzmai, lai pastaigātos brīnišķīgajā skaistajā dārzā netālu no konferences telpām. Tur viss laistījās krāšņās krāsās. Zaļās lapas un sarkanie ziedi savu bagātīgo krāsu gammu sajauca ar tumši oranžajiem varakrāsas stādiem, kas viss kopā mirdzēja kā varavīksne. Cik brīnišķīgi, es domāju, būt Dieva gribas pašā centrā. Atvainojiet, lūdzu, čukstēja kāda bikla balss aiz manis. Pagriezusies, ieraudzīju vienu no angļu misionāru lēdijām. Viņa izskatījās slimīga. Viņa vilcinājās, bet tad beidzot jautāja: vai jūs patiesi ticat Dieva apsolījumiem? Jā, es ticu, atbildēju. Vai jūs ticat, ka Kungs Jēzus vēl ar vienu dziedina slimos? Protams, es atbildēju. Es viņai pamāju apsēsties un man līdzās uz akmens sola blakus ziedošajam krāšņumam. Vispirms es viņai nolasīju Bībelē raksturvietu, kur Jēzus teica, ka mēs uzliksim rokas slimajiem un viņi taps veseli. Marka evaņģēlijā 16, 14 līdz 16. Pēc tam pastāstīju par savu neseno piedzīvojumu Indonēzijā. Biju apmetusies kāda mīļa ķīniešu mācītāja un viņas sievas mājā. Mēs visi bijām ļoti aizņemti, un sievai nebija laika pagatavot ēdienu. Tad kāda ķīniete no viņu draudzes katru dienu ieradās savā rikšā, lai man pagatavotu labu ķīniešu maltīti. Kādā rītā sēdēju mājā pie loga un redzēju, kā šī mīļā sieviete streipuļodam nāk augšā pa taciņu. Viņas galvā bija brūce un drēbes saplēstas. Es izskrēju viņai pretī, lai palīdzētu ienākt iekšā. Viņas rikša bija saskrējusies ar otru vāģi, un sieva tikusi ļoti smagi ievainota galvā. Tai atsitoties pret primitīvā braucamā metāla daļām. Ķīnieši tajā laikā nebija ieredzēti Indonēzijā, un neviens ārsts pie viņas nebūtu nācis, un tā viņi sievu bija atveduši līdz mācītāju mājai un palaiduši. Sapratu, ka viņas stāvoklis bija ļoti nopietns, un arī zināju, ka neviens ārsts te nenāks. Tādēļ es vienkārši uzliku viņai rokas un lūdzos Jēzus vārdā, lai viņa taptu dziedināta, un acu mirklī viņa tapa vesela. Slavu tev, Dievs! Misionāri klausījās uzmanīgi. Vai jums jāzina slimības diagnoze pirms jūs lūdzat? Viņa jautāja. Nē, es neesmu ārste, es neārstēju. Tas Kungs ir tas, kas dziedina. Esmu ļoti slima, viņa mierīgi teica. Lūdzu, uzlieciet man rokas un aizlūdziet par mani. Labi, es to darīšu, teicu. Viņa nometās ceļos turpat uz sola, brīnišķīgajā dārzā. Es viņai uzliku rokas un lūdzu, lai viņa Jēzus Kristus vārdā taptu dziedināta. Tad lēni piecēlusies, viņa teica. Tagad pateikšu jums savu slimību. Esmu spitālīga. Esmu no spitālīgo nometnes. Pēkšņi mani pārņēma bailes. Domāju, tas gan tam kungam ir par daudz. Tagad vēlējos, kaut viņa man to būtu pateikusi iepriekš. Tad gan nebūtu par viņu lūgusi. Bet man sametās kauns. Lūdzu piedošanu par savu neticību un tik ļoti mazo paļāvību uz to kungu. Bet tā nebiju es, kas teica, ka viņš dziedinās slimo. Tas bija viņš, kas to teica. Pagāja daži gadi. Misionāris vārds un adrese pazuda. Gadījumu dārzā daudzreiz atcerējos un turpināju par viņu lūgt. Pēc 5 gadiem es atkal biju Indijā pie draugiem jaunās derības līgā. Kādā pēcpusdienā kāds klauvēja pie manas istabas durvīm viesnīcā.
Vai jūs mani atceraties, jautāja kāda lēdija. Paskatījos viņā un teicu: esmu gan jūs redzējusi, tikai nezinu, kas jūs esat. Vai jūs atceraties, kad velorā uzlikāt rokas kādai spitālīgajai un lūdzāt Jēzus vārdā, lai viņa taptu dziedināta? Protams, ka atceros, es izsaucos, bet jūs esat gluži cita. Kundze smaidīja. Tas kungs mani brīnišķīgi dziedināja. Ārsts saka, ka esmu pilnīgi vesela. Paldies, kungs, es skaļi iesaucos, tavs vārds, lai ir slavēts. Tu vienmēr esi gatavs mums palīdzēt arī tad, ja mūsu uzticēšanās tev ir tik vāja.